Liepājas Metalurga futbolistus, kas dosies sākuma sastāvā un aptuveni provizorisku to izvietojumu. Un šeit jūs redzat Skonto futbolistus, sākuma sastāvs. Sargi nebaidās pieslēgties uzbrukumiem, tāls centrējums un Spoliem nedaudz rada problēmītas. Višņakovs. Un jau atkal labu komandu. Šeit mēs redzam, bumba lidoja vamā. Krugļaks uz Karlsonu. Karlsons mēģināja tā saucamajā šķērīšu stilā izpavā. Liepājnieki dodas uz priekšu. Krugļaks bīstams sitiens un gar vārtu stabu. Liepājnieki skontieši nevar izveidot bīstam uzbrukums. Un 1-0! 1-0 Liepājas Metalurgu labā. Sacitās pret vārtu pārliņu pret zemi un vārtos iekšā. Nu, Andrejs Piedēls negaidīja šādi te. Lūk, mēs redzam tāls sitiens. Tāls sitiens. Galons. Centrējums, bumba maldās un 2-0. Liepājas Metalurga labā. Nu, jāsaukumā tur nedaudz apmaldījās. Šeit mēs redzam, lūk, atlēts rikošets. Un šķiet, tas bija Genādijs Soloņicins, kas guva šo te vārtus. Jā, 15. numurs Vičam. Pret viņu Sānovs. Bet, ka viņš saglabā bumbu. Piespēle, bet tur nav neviena partneri, kas varētu noslēgt šo te bumbu viena pati. Žēl nesanāca Karlsons tāls sitiens. Un Piedēls izsit bumbu stūri. Bet, nu, tiesnesis šo iztulkoja kā... Jā, nu... Grūti pateikt. Izbrukumu tādā veidā nojauc Oskars Kļavu, bet... Moros sit pa vārtiem. Spoli it kā tver šo bumbu, nu, beig uz labo malu. Kalonam bumba sitiens 3-0. Iesit savus 4. vārtus šajā sezonā. 3-0. Atgādina, ka liepājnieki ir par vienu spēlētāju mazāk šobrīd laukumā. Antons Iemeļins var iziet 1-1. Ātrumā gan zaudē jāsit. Jā, sitiens bija pa vēlu. Ātruma ziņā viņš zaudē. Uzbrukumā ir liepājnieki Kristians Torres. Viens pats, 2 spēlētājs pievērš sev. Soloņicin piespēl Torresam un 4-0. Adīs Soloņicins. Šeit mēs redzam, tas jau ir pēc tam, kad Torres 2 bija apēc. Soloņicins vēl atspēlēja apmāna Pjačeku un Torres būtībā netraucēti gūst vārtus. 4-0.